Labdien, cienījamie vecāki un skolotāji! Paldies par jūsu dalību mūsu šodienas projekta webinārā. Mani sauc Edgars Caune, un es esmu Gulbenes novada vidusskolas vispārējais izglītības angļu valodas skolotājs, kā arī šī projekta Securer, iekļaujoša pieredze skolotājiem un vecākiem, dalībnieks. Šodien mēs runāsim par mūsdienu aktuālu sabiedrības un izglītības tēmu iekļaušana sociāli izglītojošos ietvaros, jeb cilvēku iekļaušana izglītības un sociālā vidē. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks, neskatoties uz vajadzībām, grūtībām, kultūru un dzimumu, ir svarīgs un piederīgs gan izglītības, gan sabiedrības vidē. Šajā prezentācijā mēs cītīgi izpētīsim, kas ir Securer projekts, kas ir iekļaušana, kāda ir skolotāju un vecāku lomas iekļaušanā, kāda ir atšķirība starp integrāciju un iekļaušanu, kāda ir iekļaušanas piemēri izglītībā un sociālā vidē, un kas tomēr nav iekļaušana. Šis webinārs ir daļa no Securer. Projekta mērķis ir radīt mājaslapu, mācību platformu, lai izplatītu pieredzes materiālus, radot piemērotu vidi skolēnam ar īpašām un speciālām vajadzībām, ko izmantotu arī vecāki. Projekts notiek gandrīz 2,5 gadus, un tajā piedalās vairākas valstis no Latvijas, Rumānijas, Ziemeļmaķedonijas, Spānijas, Austrijas un Turcijas. Rezultātā pēc projekta noslēgšanas tiks radīti mācību materiāli, webināri, kas balstīti uz iekļaušanu un digitālo izglītību, praktiski piemēri un padomi, kā strādāt ar bērniem ar konkrētām vajadzībām, invaliditātēm, priekš skolotājiem un vecākiem. Kā tika pieminēts, projekta gaitā tiks izveidota arī tiešsaistes platforma, kas būs pieejama bez maksas. Šo platformu varēs izmantot gan skolotāji, gan vecāki. Šajā platformā varēs cītīgi iepazīties arī ar Securer darba gaitu, veidotiem prakses piemēriem, ieteikumiem un dažādiem mācību materiāliem. Ko tad nozīmē vārds iekļaušana? Vārds iekļaut nozīmē uzņemt vai ietvert kā daļu veselā grupā vai grupās. Iekļaušana nozīmē, ka visi cilvēki ir pieņemti un var piedalīties mācībās neatkarīgi no viņu spējām, vajadzībām vai atšķirībām. Tas nozīmē, ka mēs pieņemam atšķirības, mēs neizslēdzam nevienu, mēs pielāgojam vidi, izveidojam izglītību atbilstoši individuālām vajadzībām, izmantojam elastīgas mācību metodes un izveidojam individuālas prasības un gaidas. Svarīgi saprast, ka bērni nav vienādi. Katram bērnam ir savs mācīšanas temps, savas stiprās un vājās puses, tāpēc skolai ir jāpielāgojas bērnam, nevis bērnam skolai. Kādi ir iekļaušanas galvenie mērķi un uzdevumi? Iekļaušanas galvenais mērķis ir, lai katrs bērns jūtās droši, pieņemts un var attīstīt savas prasmes. Lai to sasniegtu, ir vairāki uzdevumi. Pirmais uzdevums – individuālais atbalsts. Tas nozīmē, ka skolotājs pielāgo mācību materiālus un palīdz bērnam, ja tas ir nepieciešams. Otrais uzdevums – pozitīvas attiecības. Bērnam ir jāmācās sadarboties, cienīt vienam otru un pieņemt atšķirības. Trešais – pieejama vide. Skolai jābūt tādai, kur visi bērni var justies ērti un droši. Un ceturtais – atbalsts skolotājiem un vecākiem. Arī pieaugušajiem ir vajadzīgas zināšanas un palīdzība. Protams, iekļaušana nav vienkārša.
Bieži vien, lai to īstenotu, ir nepieciešami resursi, sadarbība un profesionāls atbalsts. Skolotāji bieži saskarās ar problēmām, piemēram, klasē ir daudz skolēnu ar dažādām vajadzībām un nav pietiekami daudz laika katram bērnam, it īpaši, ja ir lielas klases. Dažreiz arī trūkst speciālistu, piemēram, psihologu, logopēdu vai asistentu. Var arī trūkt arī piemērotu mācību materiālu. Arī attiecībās var būt problēmas. Bērni nevienmēr pieņem atšķirības, var rasties konflikti vai mobbings, jo viņi vienkārši nezina. Svarīga problēma arī ir sadarbība starp vecākiem skolotājiem. Ja nav labas komunikācijas, bērnam ir grūtāk. Neskatoties uz grūtībām, iekļaušanai ir ļoti daudz ieguvumu. Gan bērniem, vecākiem, skolotājiem un sabiedrībai. Bērniem ir šādi ieguvumi. Viņi jūtās droši, pieņemti un motivēti. Viņi labāk attīstās gan mācībās, gan sociāli. Priekš vecākiem ir lielāka uzticība skolai, un viņi redz, ka bērns jūtās labi. Ir mazināts stress bērnam, un līdz ar to ir arī mazināts stress vecākam. Priekš skolotājiem ir iespēja attīstīties profesionāli un izmantot dažādas mācību metodes praksē. Sabiedrībai kopumā iekļaušana veicina sapratni, cieņu un mazina diskrimināciju. Kāda ir skolotāja loma iekļaušanā? Skolotājiem ir ļoti svarīga loma. Skolotājs veido vidi klasē. Viņš rada drošu vidi un draudzīgu atmosfēru visiem skolēniem. Viņš arī pielāgo mācību procesu, lai visi bērni varētu mācīties. Svarīgi ir arī tas, ka skolotājs palīdz veidot attiecības starp bērniem un risina konfliktus. Arī vecākiem ir ļoti svarīga loma. Vecāki palīdz bērniem mācībās un atbalsta viņu emocionāli. Viņi arī komunicē ar skolotājiem un piedalās skolas dzīvē. Ļoti svarīgi ir tas, ko bērns iemācās mājās, piemēram, cieņu, toleranci un pozitīvu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Un visbeidzot, vislabākie rezultāti ir tad, kad skolotāji un vecāki sadarbojās. Svarīga ir regulāra komunikācija, uzticība vienam otram, kopīgi izvirzīti mērķi, lai varētu pārvarēt visādus izaicinājumus. Tādējādi kopā skolotāji un vecāki nodrošina bērna pilnvērtīgo attīstību. Nākošais ir svarīgi saprast atšķirību starp integrāciju un iekļaušanu. Integrācija ir tā situācija, ka bērns ir klasē, bet bieži ar viņu strādā atsevišķi. Viņš strādā individuāli ar atšķirīgu mācību programmu, ar atšķirīgiem materiāliem, un šajā gadījumā, šajā pieejā, skolēna atšķirība tiek uzskatīta, ka tā ir jālabo, lai viņu varētu iekļaut konkrētajā vidē. Līdz ar to tiek izvirzīts mērķis, ka integrācijā skolēns tiek uzskatīts par galveno uzmanības centru. Tomēr iekļaušanā bērns ir pilnvērtīga klases daļa. Tātad klasē mācības, mācību metodes, programma un fiziskā vide ir pieejama visai klasei, lai skolēns ar vajadzībām var mācīties kopā ar vienaudžiem. Tāda tas nozīmē, ka dažādība ir normāla un skola veido vidi, kas palīdz visiem, ar tādu mērķi, ka skolēniem tiek radīta piederības sajūta, kas liek viņam justies pieņemtam un vērtīgam, neskatoties uz viņa atšķirībām. Tas nozīmē, skola pielāgojas bērnam, nevis otrādi.
Kādi ir tomēr piemēri iekļaušanas, kādi ir piemēri iekļaušanas izglītībā? Tātad, praktiski piemēri skolā var būt dažādi uzdevumi dažādiem bērniem. Kā piemērs, šeit jūs varat redzēt angļu valodas piemēru, kur ir vizuālais attēls, pieraksts, izruna un arī latviskais tulkojums. Vēl viens pielāgojums ir skolēnam ar mācīšanas grūtībām dot papildus laiku uzdevuma izpildei. Un informācija tiek sniegta dažādos veidos. Tas var būt teksts, attēls, video vai arī praktiska nodarbība. Vēl viens iekļaušanas piemērs ir individuāls atbalsts skolēnam. Tiek izveidots individuāls mācību plāns skolēnam ar speciālām vajadzībām, kur tiek analizēts kopā ar atbilstošiem pedagogiem, tātad pedagoga palīgs, asistents, logopēds, psihologs, lai izvirzītu skolēna stiprās puses un arī prasmes, kas ir jāuzlabo. Tiek noteiktas papildu konsultācijas vai individuālas nodarbības, lai sniegtu papildus palīdzību skolēnam ar īpašajām vajadzībām. Nākošais piemērs ir fiziskās vides pielāgošana. Tātad mēs izveidojam vidi ar uzbrauktuvām un liftiem, lai cilvēki ar kustības traucējumiem varētu doties visās telpās. Iekļaušanā tiek izveidoti ergonomiska vide, jeb saucamā darba vide, lai atbalstītu skolēnu fiziskās un garīgās spējas. Ir pieejamas un drošas telpas visiem skolēniem. Un visbeidzamais piemērs ir dažādības pieņemšana klasē. Tātad klasē dažādas kultūra tradīcijas tiek iepazītas un cienītas. Tiek veikta tolerance pret atšķirīgiem uzskatiem vai mācīšanas tempiem, tiek izveidota vienlīdzīga attieksme pret visiem skolēniem, neskatoties uz atšķirībām, tiek veikta aktīva sadarbība mācīšanas aktivitātēs, un katrs skolēns tiek iekļauts klases aktivitātēs, kur piedalās visi. Kādi ir piemēri sociālā vidē? Viens no tiem ir vienlīdzības līdzdalības sabiedrībā. Tas nozīmē to, ka pasākumi ir pieejami cilvēkiem ar dažādām vajadzībām, informācija ir pieejama dažādās valodās, ir situācija, kad ir vārdi, kuri aizmirstās vienā valodā, bet mēs viņu varam atcerēties citā valodā. Un sabiedriskās vietās telpas ir pieejamas visiem. Un visbeidzot, diskriminācijas mazināšana. Šajā gadījumā mēs veicam cilpiņu komunikāciju, mazinam stereotipus, kā mēs redzam šajā bildē, no iepriekšējā gadsimta bija uzņemtas animāciju filmas par to, ka, piemēram, agrāk tika uzskatīts, ka sieviete neprot vadīt un kad sieviete principā neko savā dzīvē nedara, kā tikai uzkop māju. Un, protams, visbeidzot, mēs veidojam vienlīdzīgas iespējas piedalīties aktivitātēs, neskatoties uz dzimumu, uz vajadzību, uz kultūru. Tomēr, kas tad nav iekļaušana? Iekļaušana nenozīmē, ka mēs tagad pieņemsim jebkuru uzvedību. Tātad mēs nepieņemam, ja tā pārkāp citu cilvēku tiesības. Katram cilvēkam ir vienādas tiesības. Ir noteikumi, kuri ir jāievēro katram. Iekļaušana nav tad, kad notiek diskriminācija. Diskriminācija nozīmē, ka mēs veidojam sliktu attieksmi pret cilvēkiem dēļ viņa atšķirības. Iekļaušana nozīmē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem klātesošiem cilvēkiem.
Nākošais iekļaušanā ir situācija, kad viņa nav, ja uzvedība neatbilst sabiedrības normām vai likumiem. Noteikumi mums palīdz visiem justies droši. Tātad nedrīkst būt vardarbības, jāievēro noteikumi un jāizturas cieņpilni pret citiem. Un visbeidzot, iekļaušana nav, kad tiek radīts kaitējums citiem. Nedrīkst darīt pāri citiem cilvēkiem. Un šajā gadījumā tiek iekļauti 4 termini, kā saucamais fiziskā vardarbība, emocionālā vardarbība, netīšā izslēgšana, kad mēs vienkārši ignorējam cilvēku un principiāli ar viņu nekomunicējam, un beidzamais kiberbullyings, jeb kibervardarbība, kad šajā gadījumā mēs izmantojam sociālos mēdījus, lai diskriminētu kaut kādus cilvēkus. Iekļaušana nozīmē drošu vidi visiem. Un tad visbeidzot, kādi ir secinājumi? Noslēgumā varam teikt, ka iekļaušana nodrošina vienādas iespējas visiem cilvēkiem. Tās palīdz viņiem un mums attīstīties un justies labi. Tomēr iekļaušana prasa laiku, resursus un sadarbību. Ļoti svarīgi ir tas, ka mēs strādājam kopā. Skolotāji, vecāki, sabiedrība, bērni. Kopā strādājot, mēs varam nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem, izveidot vidi un pielāgot sistēmu, veicināt pilnvērtīgu attīstību, un, protams, ievērot sadarbību kā mūsu galveno uzdevumu, sameklēt resursus un profesionālu atbalstu, mēs varam īstenot piemēroto iekļaujošo vidi, un tādējādi mēs varam nonākt gala punktā, kad ar iekļaušanu mēs varam veicināt pozitīvāku sabiedrību, mazinot diskrimināciju, sociālo izolāciju un stiprinot piederības sajūtu un veidojot iecietīgāku sabiedrību. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, ka jūs esat noklausījušies šo webināru. Pirms es pasaku savu beidzamo teikumu, lūkšu jums izpildīt pēc webināra aptāju, atbildot uz dažiem jautājumiem par to, ko jūs šajā webināra esat saklausījuši un kā jūs šo webināru novērtējat. Atceramies, ka katrs cilvēks ir svarīgs un katrs ir pelnījis iespēju mācīties un justies pieņemts. Paldies par jūsu uzmanību!